Cena ir tas, ko mēs maksājam, bet vērtība ir tas, ko mēs iegūstam. Šis ir bieži citēts viena no veiksmīgākajiem investoriem Warrena Buffeta izteicieniem. Kāda ir situācija ar vērtības parādīšanu klientiem un kā Latvijas uzņēmuma pārdošanas darbiniekiem izdodas vai neizdodas pārdot vērtību? Par to Mercury komanda veica apjomīgu pētījumu, kura nozīmīgākie rezultāti ir apkopoti šajā video sižetā. Pirms iepazīties ar rezultātiem, paraksties uz Mercury YouTube kanālu, lai arī nākotnē saņemtu noderīgu informāciju. Bet tagad skatāmies! Pētījumā dalībnieki bija divas lielas respondentu grupas. Vadītāji, kur ikdienā vada pārdošanas komandas un arī paši savu uzņēmumu uzdevumā iegādājās preces, tehnoloģiskus risinājumus vai pakalpojumus, kā arī pārdošanas darbinieki, kuri ikdienā kontaktējās ar klientiem un veic pārdošanas darbu. Man prieks, ka pētījumā piedalījās vairāk kā 220 dalībnieku no dažādu nozaru uzņēmumiem. Plaši ir pārstāvēta gan vairumtirdzniecība, gan kapitāla preces un risinājumi, gan arī ātras aprites preces vai pakalpojumi. Šāda dalībnieku aktivitāte ļauj mums novērtēt izaicinājumus vērtības parādīšanā klientiem, analizēt, kādas ir biznesa klientu prioritātes darījuma slēgšanā un cik labi ir bruņoti pārdošanas darbinieki, lai veiksmīgi parādītu klientiem vērtību no sadarbības. Katram no pētījuma dalībniekiem bija jānovērtē, kāds ir piedāvātais cenu līmenis salīdzinājumā ar citiem nozares uzņēmumiem. Tādēļ rezultātus analizēsim arī atkarībā no cenu līmeņa. Grafikā redzams, ka pētījuma rezultāti labi atspoguļo tādu uzņēmumu viedokļu, kur cenu līmenis ir nedaudz vai pat būtiski augstāks kā konkurentiem. Tas nozīmē, ka pētījuma rezultāti lieliski reprezentē augstas pievienotās vērtības produktu un risinājumu piegādātāju situāciju. Vadītājiem bija jānovērtē, kāds ir viņu kā pircēja sagaidāmais no pārdošanas darbiniekiem, slēdzot darījumus par pakalpojumu, preču vai risinājumu iegādi. No 10 faktoriem izvēloties 5 sev nozīmīgākos. Analizējot iegūtos rezultātus, redzams, ka 3 nozīmīgākās iepirkēja prioritātes ir panākto vienošanās precīza izpilde, 76% no respondentiem, ātra reaģēšana uz klientu pieprasījumiem ar 76% un precīzu atbilžu sniegšana ar iegūtajiem 70%. Kas ir zīmīgi, iepirkēja topa augšgalā ir ar apkalpošanu un reaģēšanu uz klientu pieprasījumiem saistītie faktori. Vēl 2 faktori, kas ieguva vairāk par 50%, ir situācija atbilstoša risinājuma piedāvāšana un klienta situācijas un biznesa vajadzību izpratne. Viens interesants šī pētījuma atklājums ir fakts, ka iekļaušanos darījumā atvēlētajā budžetā ir atzīmējuši tikai 18% no biznesa lēmējiem. Tātad klientiem ir citas, būtiskākas prioritātes par iekļaušanos atvēlētajā budžetā. Rezumējot iepirkēju sagaidāmo, biznesa klienti sagaida ātru un precīzu apkalpošanu, vērtības parādīšanu atstājot otrajā plānā. Pārdošanas darbiniekiem bijām sagatavojuši 10 izaicinājumu sarakstu un lūdzām izvēlēties 5 nozīmīgākos izaicinājumus vērtības parādīšanā. Zīmīgi, ka pārdevēju lielākais izaicinājums ar 67% šķiet iekļaušanās klienta atvēlētajā budžetā, lai arī iepriekš redzējām, ka pieņemot pirkšanas lēmumu, šis nebija ne tuvu pirmā prioritāte klientiem. Klienta neizlēmība novilcinot pirkšanas lēmumu, sarežģīta piekļuva klientu lēmējpersonām un sev izdevīgu sadarbības nosacījumu panākšana ir tie izaicinājumi, kurus vismaz pusi no pārdevējiem atzīmēja par sev būtiskākajiem. Salīdzinoši mazāk izaicinoša ir klientiem doto solījumu izpilde un arī klienta situācija atbilstoša risinājuma izveide. Tātad kopumā uzņēmumi velta pietiekamu uzmanību klienta apkalpošanai un spēj piegriezt savu piedāvājumu individuālu klientu vajadzībām. Interesanti, ka tādas ar vērtības pārdarošanu saistītās jomas kā izmērāmas vērtības demonstrēšana un savu piedāvājumu unikalitātes parādīšana arī ir izaicinošas gandrīz pusēji no pārdošanas darbiniekiem. Rezumējot, risinājumu izveide un solījumu izpilde ir labā līmenī, bet vērtības parādīšana klienta lēmējiem ir izaicinoša. Gan vadītājiem, gan pārdošanas darbiniekiem lūdzām novērtēt to, cik bruņota ir pārdošanas komanda ar vajadzīgiem palīga instrumentiem un cik kompetenti ir pārdošanas darbinieki vērtības parādīšanā.
Palīgi instrumenti ir novērtēti pieticīgajā 5 punktu no 7 līmenī, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir būtiskas rezerves palīgi instrumentu nodrošināšanā. Pārdevēju kompetence ir novērtēta nedaudz augstāk ar 5,3 punktiem, kas parāda, ka pārdevēju meistarībā ir ievērojamas rezerves. Zīmīgi, ka grupējot iegūtās atbildes atkarībā no cenu līmeņa, ir redzams, ka uzņēmumos ar salīdzinoši zemu cenu līmeni ir gan pieticīgāk izveidot palīgi instrumenti, gan arī pārdevēju kompetencēs ir vērojama līdzīga tendence. Zemāka cena, mazāk meistarīgi pārdevēji. Salīdzinot detalizētas atbildes par pieejamiem palīgi instrumentiem, atklājās vairāki interesanti fakti. Piemēram, mārketinga aktivitāšu loma intereses ģenerēšanā par augstas vērtības risinājumiem būtiski neatšķirās atkarībā no uzņēmuma piedāvātā cenu līmeņa. Salīdzinoši augstāk ir novērtēta pārdevēja kompetence, bet nākamajā grafikā redzēsim, ka situācija atsevišķu pārdošanas prasmu ziņā ir ļoti atšķirīga. Otrs augstākais vērtējums ir efektīvai sadarbībai solījumu izpildē. Atkārtoti apstiprinot visa uzņēmuma labu iesaisti vērtības nodrošināšanā klientiem. Arī augstas vērtības piedāvājuma pieejamība ir novērtēta augstāk. Tātad piedāvājums ar augstāku pievienoto vērtību nav šķērslis ceļā uz darījumu. Viskritiskāk ir novērtēta klientu kreditēšanas iespējas, kur uzņēmumi ar zemākām cenām kā konkurentiem acīm redzot nav spējīgi nodrošināt pietiekamu ienesīgumu, lai varētu atļauties apjomīgi kreditēt savus klientus. Otru zemāko vērtējumu respondenti devuši CRM, jeb klienta attiecību vadīšanas rīkiem, un arī šajā jomā vērojama būtiska atšķirība starp augstākas vērtības risinājumu pārdevējiem un tiem, kuri spēlē zemo cenu segmentā. Vēl viena joma, kurā pārdevēja bruņojums ir nepietiekams, ir finansiālo kalkulāciju un piemēru pieejamība izmērāmas vērtības demonstrēšanā. Tātad uzņēmumi, kur piedāvā klienta augstāku vērtību, ir spējuši nodrošināt gan labākus pārdošanas palīgi instrumentus savai komandai, un ja mēs skatāmies kompetencēs, tad ļoti līdzīga aina ir veidojama arī tur. Jomas, kur vērtējumi kopumā ir augstāki un atšķirība nav tik izteikta, ir māka dibināt kontaktu un meistarība noskaidrot situāciju un vajadzības, kā arī prasme izveidot atbilstošu piedāvājumu. Kompetenci grafika apakšpusē, kur ir apkopotas kompetences, kas ir vajadzīgas vērtības demonstrēšanai un klientu pārliecināšanai, atšķirības ir daudz būtiskākas. Viskritiskāk novērtēta pārdevēja elastība atbildēt uz klientu jautājumiem un iebildumiem, kas bija viena no 3 klientu nozīmīgākajām prioritātēm. Prasme lietot skaitliskus argumentus vērtības demonstrēšanai un māka vienoties par sev izdevīgiem darījumu nosacījumiem ir tās jomas, kurās vairumam no pārdevējiem pietrūkst meistarības augstākas pievienotās vērtības risinājumu pārdošanā. Apkopojot visus iegūtos rezultātus, nozīmīgie value-based selling pētījumi Latvijā secinājumi ir: biznesa klienti sagaida no pārdevējiem ātru reaģēšanu, vērtības parādīšanu atstājot otrajā plānā. Tādēļ bez pārdevēja mērķtiecīgas un meistarīgas rīcības var neizdoties pārliecināt klientu, iegādāties augstākas pievienotās vērtības risinājumu. Pārdevēji pārmērīgi koncentrējās uz iekļaušanos atvēlētajā budžetā, lai arī klientiem ir citas nozīmīgākas prioritātes darījuma izdevīguma novērtēšanā. Tātad daļa no zemes pievienotās vērtības darījumiem var būt arī akmērts pārdevēja dārziņā. Augstas pievienotās vērtības uzņēmumos ir jaudīgāki palīgi instrumenti, tomēr ir būtisks rezerves klientu attiecību vadīšanas un vērtības demonstrēšanas rīkos, kas palīdzētu precīzāk ieraudzīt potenciālos darījumus un veiksmīgāk parādīt klientiem vērtību no augstākas raudzes risinājumu. Pārdevēja prasmes demonstrēt vērtību un saskaitīt ieguvumus nav pārāk augstas, tādēļ uzņēmumam, kurš nodrošinās šo prasmi uzlabošanu savā pārdošanas komandā, veidosies būtiska konkurences priekšrocība. Veiksmīgāk pārdot klientiem pakalpojumus, risinājumus un produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Merkurī komanda Latvijā ir sarūpējusi vairākus jaudīgus risinājumus value-based selling meistarības paaugstināšanai, tādēļ aicinu sazināties ar savu Merkurī kontaktpersonu, lai noskaidrotu iespējas pārdošanas efektivitātes paaugstināšanai un augstāku biznesa rezultātu sasniegšanai. Sasniedz vairāk!